Labi, paldies. Mikrofonu. Es domāju, es izteikšu arī. Neesmu pieredzis ar mikrofoniem. Tātad tā, mani sauc Rolands Sedliņš. Īsumā par sevi esmu ēku konstrukciju būvu inženieris uzņēmumā Inženieru birojas Būv un Forma, kas ir UPB grupas uzņēmums tieši projektēšanas jomā. Teiksim tā, no tādiem interesantākajiem objektiem un zināmākajiem ēkām Latvijā, kas ir uzbūvētas, varētu minēt, ka esmu piedalījies komandās, kas projektējuši ir bērnu slimnīcas medicīnas uzņemšanas centru, Daugavas stadionu vielatlētikas manēžu, tie, kas varbūt dzīvo Pļauniekos, tur arī ir Trebu Homes, daudzstāvu dzīvojamās ēkas. Protams, arī vēl citi objekti, kas vēl ir papīra formātā tikai vai arī, kas vēl ir būvniecības procesā. No akadēmiskā principā ir tā, ka bakalaurs pabeidzu pirms 3,5 gadiem, maģistrantūru ar izcilību pabeidzu pirms 2 gadiem. Kāpēc studēt maģistrantūru? Ir tā, ka standarta atbildes, kā jau visiem būtu tas, ka tas var nedaudz palielināt jūsu konkurenci darba tirgū tieši būvniecības sektorā. Palielināt jūsu iespējas darba tirgu tādā ziņā, ka jūs, protams, būtu darba devējiem nedaudz piesaistošāk, tādā ziņā, ka jūs piesaistītu vairāk. Par atalgojumu, būvniecībā tas ietekmē, manuprāt, diezgan minimāli, bet šajā gadījumā es gan vēlos koncentrēties uz citām lietām. Principā, ja mēs skatāmies uz bakalauru, bakalaurs ir kā tāds kārtīgs maratons, kurā jūs, var teikt, mācāties ļoti plašu sektoru, būvniecību, kur varat pēc tam kļūt gan par būvdarbu vadītājiem, projektētājiem, kā es, vai tāmētājiem. Un ir tā, ka beigās jūs galvenais mērķis ir dabūt savu visticamākais pirmo zinātnisko grādu. Šajā gadījumā maģistrs ir kā tāds kārtīgs sprints, kurā mācības ir ļoti, var teikt, tādās sapakotas nelielā posmā, kas visticamākais, es nezinu, kā šobrīd ir, bet, kad es studēju maģistrantūru, bija tikai 1 gadu. Tātad tādā ziņā, ka jums ir ļoti viegli, salīdzinoši un ātri jau dabūt savu otro zinātnisko grādu. Kas ir tieši saistīts ar šajās ļoti mazajā posmā, kur ir maz priekšmeti, jums ir iespēja arī daļu no priekšmetiem izvēlēties. Kas, protams, kā jums, kas jau ir pabeiguši bakalauru, izgājuši praksi, jau iespējams jau apviļājušies darba tirgū, jums ir iespēja savas praktiskās zināšanas jau, var teikt, palielināt ar kaut ko tādu, ko jūs jau uzreiz jau, principā, ja bakalaurā studējot, jūs vēl nezinājāt šo te praktisko daļu, tad jau tagad šo praktisko daļu jūs jau varat, principā, viņu uzlabot. Tālāk vēl arī, tā kā šīs mācības ir ļoti koncentrētas un šie studiju kursi ir maz, un jums ir daļa no viņiem, ko jūs varat izvēlēties, tad jūsu maģistru grupa, kā arī manā gadījumā, bija ļoti sadalījās pa šiem kursiem, mazākās, var teikt, grupiņās. Un tas viss noveda pie tā, ka, piemēram, grupās bija pa kādiem 3 līdz 5 cilvēkiem dažos izvēles kursos. Tas nozīmē to, ka mācības bija ļoti tādas, personīgas, kā var teikt, privātas stundas. Un uzreiz tas apjoms, ko jūs pēc tam ieguvāt no šīm mācībām, šie arī personīgie kontakti ar pasniedzējiem ir krietni ciešāki. Kas arī man ir noderējis manā personīgajā pieredzē, kur es dažādos darba jautājumos esmu komunicējis arī ar profesorus Leonīdu Pakrastiņu, Dmitriju Serģuku, tā kā uzdevis viņiem kaut kāds konsultīvs jautājums. Un tā kā šīs grupas ir tik mazas, tad ar šiem pasniedzējiem viņi uzreiz jūs atceras, viņiem uzreiz tā komunikācija ar jums ir pilnīgi atšķirīga. Tālāk arī par to attieksmi ir tā, ka šajās mazajās grupās bieži vien arī pasniedzēji pajautā studiju gada sākumā, ko jūs vispār vēlaties šeit uzzināt, kas ir jums tas interesējošais. Un tas viens no pasniedzējiem un profesoriem bija Pāvels Akīšins, kurš to pajautāja pirmajā nodarbībā, ko jūs vēlaties. Un tad uzreiz varēja nākt, viņam šis kurs bija projektēšanas optimizācija vai principā optimizēšana ar programmām. Un šajā kursā, principā, sanāca tā, ka mēs varējām ņemt savas lietas, ko mēs esam novērojuši savos darbos, un nest uz turieni un teikt, es redzu, ka šis nav tā kā produktīvi, ka šo varētu mēģināt kaut ko optimizēt. Un, principā, viņš palīdzēja ar to, un šis arī bija, principā, mūsu kursa, tajā kursā bija tas tāds kā darbs, ko mēs centāmies izdarīt un panākt. Un principā manā īsajā runā vēlos arī teikt, ka jebkas, ko jūs papildus darat, mācaties, ejot uz semināriem, kursiem, tas jums noteikti
noderēs arī jūsu tālākajā dzīvē. Varbūt tas nebūs, kā sākumā minēju, kā būvniecības studijās, tā kā varbūt liels atalgojums, kas jums būs papildus kā bonus, ja jūs izstudēsiet maģistru, bet tas būs kaut kas cits, te būs kontakti, tas būs zināšanas. Tā kā jā, paldies par uzmanību. Tas bija mans līdz. Ja es pareizi sapratu, tad, principā, uz studijām tu vari ņemt savu darbu un profesori tavā vietā viņu dara. Nu, principā, viņi var palīdzēt, jā, tur šo darbu optimizēt, uzlabot, un, vispirms, jā, nākamo reizi jau taisot, tas darbs būs krietni ātrāks, un, principā, palīdzēsim arī uzņēmumu vadītājiem. Superīgi. Tas nozīmē, jā, ka pa pusē tu pieņem darbā universitāti. Nu, savā ziņā, jā, tā varētu arī tā. Uzņēmēji darbības sievietes. Jā, bet tas tāds. Jā, paldies liels. Jā, tā. Šī mirklī es... Labdien, es esmu Viktors Gasjuls, es esmu magistrs. Respekt, jā, es arī esmu magistrs. Būs grūti motivēt. Kāpēc? Tāpēc, ka es redzu, ka jūs mācīties no 1. klases droši vien, jā. Un jau plus, mīnus, tuvoties 15 gadus pēc kārtas mācības. Kāpēc grūti man? Jo man bija pārtraukums mācībās. Es izmācījos līdz 12, pēc tam es pārtraucu mācīties un 3 gados vecumā es sāku mācīties RTU bakalauros. Man ir tāds interesants jautājums priekš bakalauriem, lai, tāds zinātnīgs pētījums, lai pierādītu, ka magistri bišķu citādāk domā nekā bakalauri. Jautājums tāds, jūs zināt, kas ir Counter-Strike? Kas tas ir? Kas? Datorspēle, jā? Ko jūs teiksiet, ka es pateikšu, ka Counter-Strike tā ir produkts izklaides sfērā, kura palīdzēja man iegūt magistra grādu. Uzreiz atbildot, ko dara geomātika, ja? Jā, es tiešām uztaisīju jaunu produktu, pateicos es geomātikai priekš datorspēli Counter-Strike. Ja? Un pie šī nosacījuma es pienācu, kad es saņemu diplomu bakalaura grādu diplomu. Es padomāju, kāpēc ne? Es gāju uz magistriem, jau zināju, kuru tēmu es jau būšu aizstāvējis diplomu darbā. Ja? Un magistri tev iedo, nepareizi pateicu, bakalaurus, jūs turpināt mācīties tā, kā jūs mācījāties skolā. Jums iedo vēļu, jums iedo zināšanas. Ja? Magistros tavas smadzenes bišķu pārformatē, un tu jau pats varēsi gan mācīt citus cilvēkus, gan redzēt produktu no citas skata. Nekā, piemēram, Counter-Strike, kā jūs skatāties kā spēle, magistras tev iedos tā, ka jūs skatīsies to kā jau pelnes produktu, ar kuru var nopelnīt kaut kādu naudiņu. Par naudas runājot magistros. Es laikam pateikšu nobeigumā, jā. Kad iestājos bakalaura, man bija 3 bērni. Es sāku būvēt māju, un man bija 2 darbi. Dabūju magistru grādu šogad, februārī. Man iesniedza to papīru ar zaļo apauku. Uz doto brīdi man ir māja, man ir 3 bērni, un man joprojām ir 2 darbi. Tāpēc, ka man viss tas apmierina. Un visu šo gadu es biju kā motivēšanas avots priekš maniem kursa biedriem. Kad viņi man pienāca un stāsta, ka man ir pārāds, man nav laika, un man viss tāda gāra, es teicu, jums nav laika? Man par šitiem visiem 7 gadiem, ko es uzstājos RTU, man nebija neviena parāda. Es visu darīju laicīgi un pat ātrāk nekā laicīgi. Tāpēc nav tāda attaisnojuma, ka nav laika. Tā kā paldies. Ja ir jautājumi par geomātiku, jūs varat pastāstīt. Un par to naudu, kas tur bija?
kā palika, tā arī palika. Man viss apmierināja. Uz mācībās es gāju uz RTU nedēļu naudas. Mana ģimene ir tāda fīča. Katrai paudzei, katram paudzei jābūt izglītībai nemazāk, kā ir tāda plankta. Manai mammai ir tehniska izglītība, jā, un es arī pirmo saņemu tehnisko izglītību. Iestājos bakalauros, saņemu diplomu, atbraucu mājās, mani bērni, apsveic, tētak malācis. Es domāju, nevajag apstāties, man masa arī bakalaura ir. Man vajag augstāk būt. Ok, iestājos magistros, saņemu papīru, atbraucu februārī mājās. Viņi tā, apsveic tētu, tu esi magistrs, jā? Un es tā domāju, varbūt uz doktoriem? Ko mani bērni pateica? Tētuk, nē, lūdzu. Un šitā arī ir motivācija turpināt mācīties uz doktorantūru. Pagaidām es vēl domāju, vai vajag vai nevajag. Tā kā tā. Paldies Viktoram. Principā. Sveiki visiem! Vineta Vanaga. Strādāju par medicīnas fiziķu kodola medicīnā Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcā. Strādāju arī medicīnas centrā ARS. Jau sanāk laikam 3 gadi. Galvenais motivators bija tas, ka priekšniecība teica, maģistru vajag, kamēr tev nav maģistrs, tu neesi medicīnas fiziķis. Un tā mūsu lauciņā ir, ja tu gribi kliniskajā medicīnas fizikā strādāt, tev vajag šo te maģistra grādu. Un, jā, tad pirms gada, iestājos maģistra programmā. Par laimi, programma ir tikai gadu, 3 priekšmeti un jāuzraksta maģistra grāds. Vai viņa ir tā kvalitatīvākā? To var personīgi man paprasīt pēc tam, bet tur ir daudz uzlabojumu, ko vajadzētu un tā. Bet kopumā iedeva to, ka ir vēlme pētīt vēl lielāka nekā iepriekš bija. Un tagad ir tādas daudzas lietas darbiņā, ko tāds, varbūt šo vajadzētu papētīt, varbūt šo varētu ieviest kaut ko jaunu. Un tā visu laiku ir tāda mazā vēlmīte papētīt lietas, paeksperimentēt, padziļināt, kaut ko uzzināt, pameklēt. Un, jā, tā kā, ja ir nepieciešams, noteikti ieteiktu, pabeigt šo te gadu izturēt. Un labā lieta ir arī, ka ir labāka attieksme maģistratūrā nekā bakalauros, tā kā no pasniedzēja puses nebūs tik traki, kā bija bakalauros. Un atalgojums atkarīgs, protams, no darba devēja. Mūsu gadījumā, jā, tiek novērtēts, ka tev ir maģistrs, ļoti nāca darba devēja pretīm, gan atalgojuma ziņā, gan arī to, ka, ja vajadzēja nedaudz ātrāk no darba doties prom, vai ja vajadzēja kādus eksperimentus darbā veikt, tad jā, ļoti nāca pretīm, un visas studijas, lekcijas bija vakaros, visu varēja mierīgi apvienot. Kaut kā tā. Tā kā mums ir brīva saruna, es atļaušos arī piesēst. Es tālu no universitātes netiku. Vēl joprojām strādāju universitātē, inovatīvu produktu izstrādes nodaļā pie jaunu produktu izstrādes. Un vispār interesantā lieta, Kristiāns kaut kad tieši pirmajos kursos bija kā iedvesmas stāsts, kas bija atnācis arī, jo toreiz Aironesā stāstīt arī mums vispār par nozari, par universitāti un tā tālāk. Līdz ar to tā interesanti sēdēt šeit un redzēt, kad viņš turpina iedvesmot. Tas mans stāsts, kāpēc ražošanas tehnoloģijas, man tas bija pašsaprotami vairāk. Es kaut kā domāju uzreiz pēc bakalauriem, kad es gribu tos maģistrus izdarīt uzreiz, kad tad tagad, ja nevēlāk, lai nav situācija, ka man ir 3 bērni un man ir māja un jāceļ un man ir vēl mazāk dzīvē laika, es izdaru to tagad un miers, jo tā domāšana, protams, ir kaut kādi tie aspekti, kas ir tādi vispārīgi, par ko tu domā, kāpēc tev nākotnē noderēs, bet ja tā jāatskatās, tad arī no tāda manu un kursabiedru skatījuma tas lielākais iegums ir tas, ka tu jau bakalauru pēdējos kursos visbiežāk strādā,
līdzīgs piemērs, vai kur students strādā, un tu jau strādā nozarē, kaut kāds pamatlīmeņa speciālists, un tev ir iespēja, tev iespējams vēl nav ģimene, vēl kaut kas, un tev ir veiksmīgs grafiks, kura laikā tu vari iestripināt maģistrus. Jo, pieņemsim, maģistra ražošanas tehnoloģijas vēl tikko pārbaudīju, tiešām studijas vēl joprojām no kaut kādiem 5:30 līdz 8:00 vakarā. Lielisks darba, studiju, dzīves balans, kurā tev tiešām ir iezīmēts jau laiks, kurā tev ir jāmācās, kurā tas strādā kā motivators. Tas vairāk par mani pašu, līdzīgi, ka vienkārši, ja tev ir grafikā iebukots laiks, tas ir laiks, kurā tu mācies, kurā tu darbojies, kurā tev ir kaut kāda cilvēka grupa, ar ko tu darbojies kopā. Jūs viens otru papildināt, tev ir kaut kāds pasniedzējs, tev nav pašmotivācija, kas ir tiešām tas stāsts. Ja tu spēj darīt to pats izcili, bet lielākai daļai no mums vajag tos biedrus, palīgus, kaut kādu ierobežojumu. Tas, lai vai kā liktos, ka tā varbūt nav, visbiežāk tā ir. Tāpēc tas ir, man liekas, izcils tāds veids, kā tu to izdari. Ko deva ražošanas tehnoloģijas? Ja sākumā tu biji kā pamatspeciālists, tad tev ir iespēja apgūt, bieži vien es pabeidzu mehatroniku, līdzīgām nozarēm kā mašīndzinību, aparātbūvnieki, mehāniķi, ražošanas tehnoloģijas ir tāds izcils nākamais līmenis, jo, ja iepriekš tu daudz mācījies par projektēšanu, konstruēšanu, par dažādiem materiāliem un visām tām, tu iegūsti to nākamo līmeni, tu iegūsti tehnoloģiskos procesus, kas ir mazāk studiju procesā iepriekš apgūts, un tu iegūsti tiešām tādus kontaktus un sfēras un iespēju padziļināt, izprast kaut kādu nozari, ražošanu, kas iespējams tev tieši ir nepieciešams. Un tu jau iegūsti tās nākamās kaut kādas iespējas zināšanas, lai iespējams pakāptos uz nākamo speciālistu, pierādīt ar kaut kādām jaunām zināšanām un tādā veidā kāptu. Manā gadījumā tas bija līdzīgi. Es sāku strādāt, es atkal vairāk neaizgāju konstruktoru ceļu, bet aizgāju tādu projektu vadītāju ceļu, kā inženieris projektu vadītājs. Līdz ar to ražošanas tehnoloģijas, kad es atkal skatījos vairāk uz to globālo spektru, man iedeva iespēju pārskatīt visu lauku vairāk. Es atkal varbūt nespētu atbildēt uz Kristiāna inženieru jautājumiem, tādiem detalizētu pamatu, bet es atkal cenšos. Mans skats bija par to, ka es gribu redzēt to lielo bildi, lai es spētu būt tas tilts starp inženieriem un produktu pasūtītājiem, klientiem un tā kā spētu komunicēt šo bildi. Līdz ar to, ja jāsaka, ko deva ražošanas tehnoloģijas, tas tiešām ir stāsts par to, ka tu spēj iegūt aspektu par daudz dažādām tehnoloģijām, konstruktīvi šajā laikā, un tas dod tev arī iespējas, jo diploms arī ir nozares, kur tas ir nepieciešams. Tas tā īsumā. Es ceru, ka es iekļāvos, jo man ikdiena ir startupi nāk pie manis, un tad es cenšos arī kaut kā tās 2-3 minūtes ieturēt. Okay. Tā kā es uz to jautājumu spētu atbildēt, ja man prasītu tur detalizēt, kura sēž, es visdrīzāk pasauktu inženieri, bet kas ir pielaida un sēž, es zinu līdz ar to tos procesus pārvaldīt un vadīt. Es ļoti labi, ja man būtu pašam, tad es ātri, tas ir kas svarīgākais, man liekas, arī, ko iemāc universitāte. Ja arī tu, pieņemsim, nezini precīzu atbildi, tu diezgan labi esi iemācījies tos pamatus, lai ātri viņu spētu atrast, ātri saprastu, jo skaidrs ir, ka mēs neviens nekad nevaram pārvaldīt detaļās visu spektru, bet ja mums ir kaut kādas pamatzināšanas, tu diezgan ātri spēj atrast, pārbaudīt, validēt un saprast, tā, tas bija tā, darām šitā vai kaut kā savādāk. Paldies, Kristēn. Mani sauc Aleksejs Blanovs, esmu Zguti siltuma gazas ūdens tehnoloģijas saīsināti pārstāvis. Strādāju uzņēmumos IK tehnoloģijas, kuras nodarbojas ar risinājumu izstrādi priekšprojektētājiem un gala klientiem. Un mūsu tā kā moto ir jums ir nepieciešamība, mums ir risinājums. Zguti programma ir bakalaurā dienas nodaļai 5 gadi. Un neklātienes personīgi es biju izmācījies neklātieni pa sestdienām 6 gadi. Tā ir ļoti fleksibla programma, kura ļauj dabūt diezgan plašu zināšanas klāstu par jebko, kas saistīts ar siltumu, ūdens un gāzi, kas ir, kā arī ventilācija, tur arī ietilpst. Un principā sežot šajā telpā,
Jūs varat nevilkt virsjaku, sēdēt mierīgi kreklos, tāpēc, ka ir siltums. Jūs varat elpot svaigu gaisu, tāpēc, ka ir ventilācija un dzert tīru ūdeni, tāpēc, ka ir ūdens. Un to visu saprojektēja inženieri, kuri pabeidza mūsu programmu. Kad es biju kādā 2., 3. kursā aptuveni, es pat nevarēju iedomāties, ka man kaut kād ienāks prātā turpināt mācības maģistrantūrā, jo 6 gadi uz to brīdi likās jau pa daudz, bet, kad es pabeidzu tuvāk bakalaura pabeigšanai, es tā padomāju, ka bakalaurs nav tomēr tas gala punkts, ko es gribu sasniegt. Kā es gribu sasniegt kaut ko vairāk, un man pēkšņi kaut kā parādījies tā motivatība un entuziasms, lai turpinātu mācības maģistrantūra, ņemot vērā, ka tikai 1 gads aizņem izmācīties maģistrantūru. Tas ļoti ātri paiet tas laiks, bet tas 1 gads jums dod nenormālu, milzīgu benefitus tirgu, jo sasniedzot maģistranta grādu, gan darba devēji skatīsies uz jums jau kā uz augstu kvalificētu speciālistu, gan arī jums atversies daudz iespējas, kā savas zināšanas pielietot pētījumos, pieņemsim, vai nu piedalīt starptautiskos projektus kaut kādus, gan arī tas ļauj jums apgūt vairāk kontaktus, vairot projektus un pelnīt arī naudu. Bet, ja mani uzjautās par, kā man pamainies mana alga, tādā ziņa, es teikšu, ka nav tā maģistrātūra ir instruments, kurš palīdzēs jums pelnīt. Nevis tā, ka tā ir uzreiz jūs palielināsiet. Maģistrātūra ir iespēja savu entuziasmu un motivatību dot tirgumu. Es varbūt papildināšu kolēģi teikto mazliet vairāk no zinātnes puses par savu stāstu. Man ir līdzīgs stāsts, kā iepriekšējiem runātājiem atnācu uz universitāti studēt bakalaurus. Šobrīd studēju doktorantūrā un strādāju institūtā, tā kā tiku savērvēta. Kā minēja kolēģis, mums bakalaura programma ir 5 gadus, tas ir pilna laika dienas nodaļā. Un tas 1 gads maģistrs, tas tā kā kompensācija uz tiem 5 gadiem teorijas, kas ir jāmācās. Un mana darba vadītāja, kas sēž tur, var apstiprināt, ka ļoti daudziem studentiem ir tā, ka mēs izmācāmies tos 5 gadus, un ņemot vērā, ka mums ir ūdens, siltums, gāze, tas mēs visi gribot, negribot kļūstam par plaša profila speciālistiem. Un tad mēs esam tik daudz ko apgūši, izlasījuši tik daudz svešu cilvēku pētījumus un eksperimentus, un mums liekas, mēs varam vairāk, mēs gribam vairāk, un diemžēl tas ietvers bakalauram ir teorētisks, un mēs nevaram vairāk neko arī izdarīt. Tad maģistrs, tā ir tā burvīgā iespēja izdarīt arī pašam. Mums institūta iestvaros ir ļoti daudz laboratorijas, daudz spēļmantiņus, kur mēs varam paši savus eksperimentus veikt un arī veikt kaut kādu savu ieguldījumu tajā visā. Tā kā tas 1 gads tiešām viņš paiet ļoti, ļoti ātri, tas burtiski ir 5 gadi mocības teorijā, un tad ir tas 1 gads pa virsu tā kā saldējs ēdiens. Tā kā, jā. Iesaku visiem. Paldies.